Augusts Deglavs, Zeltenīte. Lasa Dzidra Liepiņa. Ne ikdienas saule spīd, ne ar vienu ziedonis un silti vēji pūš, arī vētras, pērkoņa negaisi, augsta sala un sniega puteņi. Ceļinieks dzīves gaitu staigādams visu to piedzīvo. Viņš cenšas, cīnās un maldās, daudz kas viņam jau aiz muguras pavadīts, cik maz to jauko ziedoņa brītiņu, cik daudz to augsto rūgto brīžu. Sirds viņam vēl stipra, viņš cerē, tic un mīlē, viņš nešaubīgi meklē jauno, pastāvošo nākotnē. Kad tas būs atminējis grūto dzīves mīklu, bet arvien staignāks un šaurāks top ceļš, arvien noslēpumaināk un sarežģītāka mīkla, te viņam krūtīs nepukst vairs, kapa mala sasniegta, pār viņa trūdiem paceļ smilšu kopiņa, zeļ zāles, augi un puķas, bet cerības un neizšķirtā mīkla, tās paliek nākamām paaudzēm. Augsta ziema. Zeltenīte atkal savā parastajā gaitā sēdēja čakli pie darba, un it neviļas paskatījās šad un tad pa logu. Kāds negaiss snieg kā no maisa, asais vējš vilpo gar pakšķiem, reizēm ir kā traks, tas drāzās gar viņas loga rūtēm un raustīs slēģus, reizēm it kā negudrs griezās ar sniega bāņiem virpulī, ka viņa vairāk neredzēja kā nedzīvu baltumu. Bet reizēm viņš arī drusku pielaidās, kādas augstas sniega kupenas dārzā sadzītas, no vecās sētas otrā pusē, vēl tikai drusku gali bija redzami, bet ja tāds laiks paliks līdz vakaram, tad no tās vairs it nekas nebūs redzams. Tomēr par spīti visiem negaisiem viņa nogrima jaukos domu sapņos. Nemaz nav sen tie laiki atpakaļ, kad viss vēl bija zaļš, kad viņa redzēja pa logu, kaut gan apspiestus, vārgus, tak tomēr dzīvus kartupeļu lakstus, kad viņas acis spirdzināja rozā samta ģeorģīnas, sārtās rudens puķis un asteras. Viņas krūtis sāk smagāk cilāties, viņas vaiks sārtojās, viņas domīgās acis mirdzēja dzīvāki. Vai tik vien viņa bija pa logu redzējusi? Daudz vairāk, tik labi sapņos kā nomodā. Tur viņa redzēja vilku uz sevis glūnam, tur dega ugunīgiem burtiem augstu laimi Zeltenītei. Rūtis trīcēja un viņas sirds gavilēja, dzirdot jaukās debešķīgās mūzikas skaņas. No turienes viņš ielēdz pa logu kā vilks. No turienes viņu pārsteidza mīlestības laime, un viņas liegās sēras un saldā gaida piepildījās pie viņa krūts. Viņa baudīja pati laime un centās viņu aplaimot. Ak, kāda no karstās kvēles viņas sirdī izšāvās pret viņu spēcīga liesma, bet tikai ziedoņa brītiņš. Šim karstumam vajadzēja beigties, viņas sirdī aizskāra rupja augsta roka. Viņš pats viņas mīlestību nokāva, tās vietā viņas sirdī pārklājās priekš viņa biezs ledus. Viņas lūpas lēni raustījās, tai grūti nācās dabūt elpu, tās bija rūgtas atmiņas. No sākuma, kad viņš no viņas aizskrēja un nenāca vairs atpakaļ, viņa domāja, ka tā taps ārprātīga. Un tomēr, vai lai viņa būtu tam skrējusi pakaļ un viņu lūgusies? Nemūžam. Viņš nesaprata saņemt viņas karsto sirdi, viņš nebija tās cienīgs, un kamdēļ ļaut tam savu nesautīgo mīlestību mīdīt pa kājām? Dienu pēc tam Misene ienāca pie viņas it pietvīkuse, neteica viņai ne vārda un aiznesa viņa drēbes un divrindu harmonikas.
kur nu bija palikusi viņas lielā draudzība? Pasaulē vairs nebija neviena krietna cilvēka. Ar savu ienaidnieci Kristīni tās bija tapušas atkal lielas draudzenes un grieza abas viņas godu, cik vien varēdamas. Visa sēta bija kā aizkurta, zeltenīte nabadze, zeltenītē nav ne plika graša, tātad Saša pievīlās, vecu meitu apņemdams. Pasaule pret viņu sacēlās vēl vairāk nekā agrāk un nožēloja Sašu nabaga zēnu. Pievīlās, mans brālis Misena viņai dzirdot plātījās. Viņa jau mācēja izrādīties, ka tur jādomā būs to 1000 velns zin cik. Domāja, tos sagrābs. Būtu labāk apņēmis to pašu Ievu, būtu vairākas bijis, bet ārē kas tad to zināja? Ieva meitēns šiverīgs pieņēma maizes galdu, viņas māte arī nav tukšaniece, andelējas uz Gorkas tirgus, un tai Rīgā esot pārlieku labi kungi, atmetot tai ik katru mēnesi pa 10 rubļu, no biedrībām ar dabūjot, un kur tad vēl apvalkātās drēbes un ēdamas lietas, vecā jau māk pie kungiem pietikt, viņa gan pret Ievu paskopa, bet tak jau reiz, kad viņa nomirs, tā savu daļu dabūs. Nu, un kur tad pati meiča? Ka prieks paskatīties, tas jau viss būtu manam brālim bijis. Tagad dabūs cits to labumu, un ko viņš dabūja pliku nabadzi, bet viņa jau bija to ieēdinājusi. Tā ļaunas mēlis ap viņu tinās, nožēloja nabaga Sašu un uzplēsa viņas vācis ikdienas no jauna. Neviens negribēja tuvāku izmeklēt, vai arī viņai nav taisnība, vai viņai nav iemesla pretoties, kad otrs liek kāju uz viņas pakausi, min viņas galvu dubļos. Šaursirdīgā pūļa priekšā viņa negribēja taisnoties, viņa bija par lepnu priekš tam, bet viņa piesauca Dievu par savu liecinieku, ka viņa vienīgi Sašam labu bija gribējusi. Uz viņu tā arī meta visas savas bēdas un viņu lūdza, kaislīgi lūdza, lai tas katram atmaksā pēc viņa darbiem, lai viņš nosoda ļauno pasauli, kas vien vainīga par to, ka viņa nelaimīga. Viņa apzinājās, esam citu upuris, nevainīga cietēja. Viņa tādēļ izvairījās labprāt no ļaudīm, atsacījās no pasaules, meklēja mieru Dieva vārdā un apmeklēja bieži baznīcu. Vecais mācītājs viņas dvēseles gans arī nevarēja satikt ar ļauno pasauli, kura tik samaitāta, bezdievīga un grēku pilna. Kad viņa atkal pēc ilgiem laikiem apmeklēja pirmo reizi baznīcas telpas, tad viņas prediķim nebija neviena tik dedzīga un uzmanīga klausītāja, un nevienam tas arī tā neķērās klāt. Kad tā kunga bārdzība izlejas un tā grūtā diena pienāk, tad tu sauc saugdama un brēc brēgdama uz viņu un nenojēdzi, ka tu ar kaudzi šo mēru esi pelnījusi. Vai savās labās dienās esi tam kungam atdarījusi, ka tas pats pie tavas sirds klauvēja un prasīja mājas vietu? Ak, nē, tur viņam nebija vietas, velns ar saviem kalpiem tevi dīdīja, tu dzinies pēc pasaules priekiem, pēc miesas kārībām, tagad tu sauci un kauci uz viņu, bet vai esi viņa vārdu atminējusi, vai esi dievnamu apmeklējusi, kā kristīgam cilvēkam pienākas? Tu odžu dzimums atgriezies no grēkiem, atsaki tai pasaulei un viņas kārībām, izmet no sevis to grēku raugu, to veco Ādamu,
un meklē Tatā kunga palīdzību, jo viņš ir taisns un bez vainas nevienu nesoda un nepiemeklē. Tad viņa sajūta, ka kāda smaga roka noliec viņas galvu pīšļos. Šie vārdi it kā āmura cirtiens nozibēja pa viņas pieri. Viņa bija liela grēciniece un pati pie savas nelaimes vainīga. Arī viņa tikai tagad bija atnākusi meklēt palīdzību, kad viņu grūta diena nospieda. Arī viņa bija dzinusies pēc pasaules priekiem un piekūpusi miesas kārības. Viņa nedrīkstēja vairs pacelt savas acis. Viņa bija liela grēciniece, taisnu sodu pelnījusi un nedrīkstēja par to kurnēt. Un tad sirds viņai baigi jautāja, vai liels bija viņas noziegums? Viņas galva slīga vēl zemāk. Ak, kādas apgrēcīgas domas tā bija citkārt sevī ieņēmusi. Viņas dzīvā jūtīgā sirds bija raidījusi ārā tik daudz spēcīgas mīlestības, ka tā būtu varējusi visu pasauli sasildīt. Kāda iekšķīga balss viņa bija skubinājusi mīlēt, ciest un nodoties, bet viņai nebija neviena, kam savu mīlestību parādīt. Ak, tās sāpes bija briesmīgas, un nu tagad šausmu sagrābta viņa metās ceļos un notriektu sagraustu sirdi lūdza bārgo Dievu, lai tas par viņu apžēlojas. Un viņas kastā sirsnīgā lūkšana piepildījās. Saldi drebuļi pārskrēja viņai pār kauliem, viņa nesa savās krūtīs saldu apziņu. Drīz viņa būs māte. Laimīgi smaidīdama viņa domīgi nolūkojās savā darbā, un skaistas pērles mirdzēja viņas acīs. Celsies jauna dzīvība, kas viņu sapratīs, kurai viņa varēs atdot visu to bagātību, ko viņas krūtis vairs nespēja sevī turēt. Ak, kā viņa karsti ilgodamās gaidīja pienākam pasaulē šo savu sirds lolojumu. Tad viņa drīkstēs atkal mīlēt, pasaulē būs viena dzīvība, kas viņai līdzi jutīs. Asinis viņas dzīslās joņoja ātrāki, sirds pukstēja stiprāki, un kauču gan auka ārā vēl jau niknāk svilpa, un negaiss pieņēmās viņa savā garā, kavējās nākamībā jaukā ziedonī. Viņa iztēlojās sev priekšā, kā viņa bērnu spiedīs pie savas mātes krūts, kā viņa to rūpīgi kops un glabās, kā viņa sēdēs naktīs pie tā šūpuļa, to mīkstām dziesmām miegā iezuzinās. Un šis jaukais sapnis piepildīsies. Viņa nākotnē vēl tik daudz jauka varēja piedzīvot. It kā pa ausu galiem viņa dzirdēja, ka kāds ienāca pa durvīm. Jā, ķēķī kāds daudzījās kājām. Viņa piecēlās un pavēra istabas durvis. Dievs palīdz, kundze, suņa laiks, kāda pazīstama vīriešu balss viņai sauc pretim. Ciemiņš daudzījās kājām, kārpīja no savas bārzdas sniegu un purināja savus kažoku stūrus, bet viņa acis bija aizpūstas no sniega, baltas, uz kakla un matu galiem vēl veselas kupenas. Viņa pētoši to uzlūkoja. Mani nepazīstat? Smildziņš, tas smiedamies turpināja, atnesu jums vēstuli. Galīgi viņš arī bija no sniega daudz maz atsvabinājies, ka viņa vaigu varēja pazīt. Tagad viņš atņopēja savu kažoku, zem kuru slēpās zila ekspreša blūza ar spožu zīmi pie krūtīm un ar striķu bunti apņemta. Un, kad tas vēl nopurināja savu cepuri, tad arī pie tās bija redzama šī aroda nozīme.
Smildziņa kungs, pareizi, Dievs palīdz. Viņa pārsteigti iesaucās, nemaz vairs jūs nevarēja pazīt. Nākiet tik iekšā, apsēdieties un atpūtieties. Biedrības vīrs viņai sekoja, izvilka no kabatas vēstuli, un viņai to pasniedzis, paklausīja laipnajam uzaicinājumam un apsēdās. Zeltenīte izskatīja ātri cauri vēstules saturu. Pat labāk jau šo darbu gribēja nobeigt, viņa sacīja. Pēc kādas stundas es ar to tā kā būtu devusies turpu. Es tūlīt domāju, ka vēstuli no Buldura kundzes. Jā, Smildziņš apstiprināja, viņa man lika jums vēl vārdiem piebilst. Sakiet tai personai, ka lai viņa steidz, cik varēdama Eifrozīnas skaisto Helēnu un manu zilo domino, lai viņa šovakar visvēlākais 7:00 ir ar tiem klāt. Mums šovakar jāatklāj biedrības zālē meteņu maskarāde, kura izrīkota par labu nabagiem. Labi, viņa piebalsoja, bet pie sevis nodomāja, tā kundze varēja it labi aiztaupīt ekspreša naudu. Kad manī vajadzība nespiestu un magazīnā nebūtu vekselis jāmaksā, es uz tik īsu laiku šo darbu nemaz nebūtu pieņēmusi. Tādēļ jau arī dienas un naktis ņemos, ka varētu šovakar līdz laikam pagatavot un dabūt naudu arī par agrāko darbu. Tā, nu ja labi, viņa iebāza vēstuli kabatā, tad jūs, Smildziņa kungs, tagad ekspresos esat? Es domāju, ka jūs strādāt fabrikā. Jau vairs no Ziemassvētkiem, ne? Smildziņš uztaisīdams pīpi iesaucās. Es jau tūlīt paredzēju, kas būs, ka fabrikā algas nositīs. Mani, lai neviens nemāca, kad neiet tā, vajag pamēģināt citādi. Es jums nekad nepalikšu bez roba. Tādā šlaps māk teikt grūti laiki, kur nu cilvēks tiksi, laiki nemaz nav tik grūti, vajag tik izmanīties, man viņa nemaz nav grūti. Zeltenīte nejauši iegādājās sašu. Algas fabrikā nosistas, diezin kā viņš tagad iztiek, viņa bažīgi nodomāja, bet tai bija kauns Smildziņam par viņu apvaicāties, un tādēļ sacīja, jā, jums jau gan izveicība par dažu labu. Smildziņš glaimots ievilka apzinīgi kādus dūmus. Nu, un kā tad jūs, madam, tagad labi dzīvojat? Viena pati, ko? Viņš runīgs turpināja, un tā jau arī ir labāki ko. Jums veikals iesākts, darba netrūkst, ja? Tā var dzīvot. Zeltenītē, kā rādījās, šie vārdi bija kutelīgi. Nu, nav vairs tā kā agrāk. Viņa piesarkusi un sajukusi atbildēja. Laiki paliek arvien grūtāki, ļaužu vairāk, šuvēji strādā par pusvelti. Viņa iedomājās savu agrāko un tagadējo veikalisko stāvokli. Cik bēdīgi! Tā nelaime vēl, ka bija jāstrādā uz parādu un jāizlien materiāls, bet dabūn tad naudu rokā. Viņai nācās no saviem darba devējiem it labas summas, bet viņa tomēr it negribot bija iestigusi parādos un tad vēl aizgāja dažu labu vakaru nēdusi gulēt. Sūdzēs pie tiesas, vairs darba nedabūsi, un lai gan viņa aplam dūšu nezaudēja, tad tomēr dažu labu reizi pie sevis bažīgi nodomāja, kas tik vien ar laiku būs. Bet jums jau ar vien labas kundes, Smildziņš pēc kāda brīža iebilda. Āra šī pati Buldura kundze. Vai viņa laba maksātāja, vai jūs viņa tuvāki pazīstat? Zeltenīte viņu pārtrauc. Nu jau ik katrs nabadzīņš pazīst. Viņa jau nevienu ar tukšu roku neatlaidīs, Smildziņš apgalvoja. Ārē ierunājieties tepat mūsu guberņā ar Ievas māti,
Kur tad šai viss tas labums cēlās, ka varēja savai meitai aizdot priekš maizes galda uzsākuma? Rumausis deva, man, lai neteic, tam pašam parāda diezgan. Bet vecā apgājusi labo kundzi. Es protu cilvēkus nosvērt mani, lai neviens nemāca. Ja jau jums no viņas kāds pienākums, tad esiet droši. Vai jums liels rēķins? Ir gan diezgan nostrādāts. Viņa vilcinādamās atbildēja, bet tad jau esmu droša, ka savu naudu dabūšu. Tagad jau pavisam poss, viņa tā kā aizbildinādamās piebilda. Materiāls jāizliek, magazīnā rēķins uz rēķina, un ja gribi vēl ko uz priekšu dabūt, tad taču vecs parāds jāsamaksā. Agrāk es arī pavisam citādi varēju iegrozīties, viņa sērīgi iesmējās, bet tās kāzas tās man iekoda kaulos. Jā. Smildziņš nācis uz īsto valodu dzīvi iesaucās. Jūs jau gan aprecējāties tīri kā pa Jāņiem. Ko nu ar plenci? Būtu jūs tikai agrāki aprunājušies ar manim, ne par ko es jums nebūtu vēlējis pie viņa iet, ne par ko. Zeltenīte kaunīgi nodūra galvu un smagi nopūtās. Diezin, kur viņš tagad piemīt un vai strādā, arī viņa lēni ievaicājās. Viņš strādās? Smildziņš īgni atrauca. Rumauša vīnūzī, tur viņš ceļas, tur guļas. Pulksteni pārdevis vienam no mūsējiem par 20 rubļu. Labākās drēbes arī izčakarējis, noskrandes tagad kā gatavais melnais, tīri kauns uzskatīt. Ak tu plencis, viņa lēni iedrebējās un jautāja, bet no kā tad viņš pārtiek? No kā pārtiek? Ieva tur maizes galdu, tā viņam atmet šad un tad kādu kumos. Smildziņš atbildēja. Ienāk iekšā kāds pazīstams, viņš tūlīt brālīt izmaksā. Kad man būs, izmaksāšu tev. Gaidinu, kad tev būs. Zeltenīte sabruka krēslā un aizsagus vaigu rokām noliecās uz galda. Šī briesmīgā vēsts viņu notrieca. Tas jau bija sagaidāms, ka viņš aizies bojā, viņa žēl nodomāja. Bālā grēfene. To jau bija paredzējusi. Viņai jau vairs nebija nekāda daļa gar viņu, un tomēr viņai sirdī sāpīgi dedza, dzirdot viņa nelaimi. Smagi un nospiesti viņa elsoja. Tā istabiņā nospiests klusums iestājās. Smildziņš klepoja un klepoja, viņam laikam tapa neumolīgi. Palieciet tad nu vesela madām, viņš lēni vilcinādamies piecēlās. Atpūties esmu, iešu tālāk. Bet viņa nekustējās. Tikai tad, kad viņa dzirdēja durvju kliņķi nokrakšķam, viņa ātri pacēla galvu. Viņš bija projām, lūpas cieti saņēmus un stingru vaigu, viņa ķērās atkal pie sava darba. Viņš pats tā gribēja, kas viņai par daļu. Viņai jāsteidzas, ka vēl laikā var tikt ar savu darbu gatava. Viņai jāgādā nauda, ar ko samaksāt savus parādus. Tā viņa, it kā uz ugunsgrēku steidzās, mašīna traki sprakšķēja, it kā viņai pārmesdama, kādēļ tad tu mani tā trenc? Un kauču gan viņa no Sašas vairs negribēja neko zināt, tad tomēr viņai prātā vien stāvēja, ar bālo grēfeni viņš lāga gala neņems. Viņa to tik tālu novedusi. Ieva ir slikts cilvēks, ļoti slikts cilvēks. Pēc kādām stundām viņa bija gatava. Ietinusi kostīmus rūpīgi knupītī un pārskaitījis vēlreiz savu rēķinu, viņa taisījās uz iešanu. Laiks ārā nedomāja stāties. Debes un zeme gāja kopā, bet, kad jāiet, tad jāiet, saģērbsies labi silti. Un, kad viņa sēja viņa šilierēto lakatu ap krūtīm, tad sirds viņai sāka atkal siltāk pukstēt.
Tas pieglaudās atkal pie viņas kakla tik mīksti, tik silti, it kā lūgdamies. Nedusmo, viņš nelaimīgs, nepiemina vecas lietas. Cik viņai vēlīgi metās ap dūšu, kad viņš pie tās gribētos atpakaļ, un viņai tikai vienu vienīgu laipnu vārdu sacītu, viņa visu tam piedotu, visu aizmirstu un mīlētu atkal viņu līdz nāvei. Un spoža asara viņas acīs liecināja, ka viņa to domāja no sirds. Bija pagājušas jau vairākas stundas, kopš Zeltenīte atnākusi ar savu darbu, Būdurkundas priekšistabā gaidīja, bet viņa netika vēl priekšā saukta. Kalpone viņu ielaizdama īsi atbildēja, ka kundzēm esot viesis, lai viņa uzgaidot. Viņa gan tai atgādināja, ka kundze vēl sevišķi ar ekspresi pēc viņas sūtījusi, lai tā viņu tik pašai kundzei pieteicot. Varbūt, ka viņai nemaz nevajadzēšot gaidīt. Uzmetus degunu kalpone arī viņas vēlējumos izpildīja, bet drīz iznāca ar uzvaras smaidiem uz ģīmja atpakaļ sacīdama, kundzes lika jums uzgaidīt, viņām ļoti svarīgs viesis, žurnālista kungs. Tā viņu uzlūkoja pie tam ar tādu smaidu, kas izsacīja, jūs vēl nemaz nezināt, ko tas vārds nozīmē, un paskaidroja, tas ir atklātības aizstāvis, kas pie preses strādā, tātad būsiet tik laipna. Viņa aizdedzināja uguni, jo metās jau krēsla. Vai man ilgi būs jāgaida, Zeltenīte iebilda? Tagad cienīgās ar viesi spēlē jaunkundas buduārī Meldera cūciņas. Pēc tam tiks klāts tējas galds, un pēc tam laikam nedomājiet, mīļā, ka jūs viena gaidiet. Viņa vēl gudri pasmaidīja. Arī ķēķī gaida kāda vecenīte, un tās lieta man šķiet ir vēl steidzamāka un nopietnāka. Pēc tam viņa iegāja blakus istabā, aizdedzināja kroņa lukturi un nozuda dibentelpā. Nu taču vismazāk bija gaisma, un Zeltenīte, tā kā glāžu durvis bija vaļā, varēja ieskatīties aiz tumšajiem priekškariem tāļāku. Cik greznas bildes un spoguļi, visi zeltītiem rāmjiem, un kāda mīksta sēdēšana uz tādiem mīkstiem plīša zofajiem un sēdekļiem, kāds patīkams svabats gaiss. Šādi dzīvot gan jauki, viņa nodomāja, novilks savas virsdrēbes, piekārtās pie sienas un gaidīja. Siltā istabā pagaidīt, it īpaši, kad vēl laukā negaiss, ir diezgan patīkami, bet kad tās stundas jānosēž vienam bez darba un sabiedrības, tad cilvēks var arī palikt nervos un uzbudināties. Tā arī Zeltenīte tapa arvien nemierīgāk. Tur tāļumā viņa dzirdēja glāžu šķindēšanu, jautras valodas un gardus smieklus, bet viņa uz visu šo godību bija diezgan atskatījusies un par visu nopriecājusies, viņa labprāt būtu izdarījusi savu pienākumu un steigusies pie svētvakar uz mājām. Turpretim kundzes likās būtu viņas pavisam aizmirsušas. Kad kalpone panāca atkal uz to pusi, viņa jautāja, vai tās neaizkavēs maskarādi. Tā viņu ar lielām acīm uzlūkoja un gudri nosmīnēja. Tā sākas tikai 10:00. Viņa pielika roku pie mutes, nožāvājās un gaidīja atkal sevi mierinādama, ka tas var būt itin kārtīgi. Bagāti kungi, kas dod citiem peļņu un maizi, var arī likt drusku uzgaidīt. Beidzot, otrā pusē tumšie durvi priekškar nokustējās, un kāds jauns vidēja auguma vīrietis izvedas laido zeltmataino Eifrozīnas jaunkundas salonā. Viņai nevajadzēja ilgi atcerēties, ka tā pazina avīžnieku, kurš viņas kāzās turēja tik skaistu runu. Par to vien viņa vēl varēja uzgaidīt. Tagad tas paklusu jaunkundzei stāstīja par nārām, zelta matiem un debesu zilām acīm, un tā pati bija maigi piesārtusi. Izvedīgs cilvēks.
Arī turīgā Buldura kundze iznāca un nolūkojās laipni caur savu pengsneju uz jauniešiem. Tie nosēdās pie galda viņai iepretim, tā ka, viņa varēja noklausīties viņu valodās, un tai nebija vairs garlaicīgi. Man vēl ar vienu stāv atmiņā jūsu rakstienas par svētītām dzimtām, mīļais tautoņa kungs, Buldura kundze sacīja. Šie veselīgie dzīves uzskati tērpti dzejiskā puķainā bagātā valodā, šīs īstās latviešu formas pēc daļrakstniecības vēsturnieka vārdiem nevien vīns, bet arī zelts, nemaz neglaimoju sacīdama, ka jūs šinī darbā paši sevi esat pārspējuši. Dzīvām acīm nama māti uzlūkodams avīžnieks skrullēja savas ūsiņas. Bet arī Eifrozīnas jaunkundze pavērs savas lielās zilās acis uz mammu, un ap viņas lūpām savilkās nopietnas svinīgums. Bet mamma viņa smagi dobīja un iz visas krūts piespiesdamās sacīja: Tu vienu tautoņa kunga darbu, pārāk slavēdama, dari viņa citiem darbiem netaisnību. Pēc manām domām viņa rakstiem par mācīto latviešu precēšanos stādāms daudz augstāk. Avīžnieka acis vēl dzīvākiem ierdzējās, viņš skrullēja joprojām savas ūsiņas. Buldura kundze brīdi apdomājusies atkal uzsāk. Es tomēr domāju, Frozī, un kā man ar vien tev uz šo lietu jāizrāda, svētītas dzimtas, viņa meklēdam pēc vārdiem žestikulēja labu laiku ar rokām, ķeras vairāk iekš lietas kodola. Ar to nav sacīts, ka mācīto latviešu precēšanās nebūtu ievērojama. Arī es principā esmu tam ļoti pretim, ka mūsu izglītotie tautas dēli velk priekšā mūsu tautas labāko aprindu jaunavām citautietis. Tautonis tam piebalsodams savā sēdeklī rātni pret viņu palocījās, bet Eifrozīne tumši piesārtus iesaucās. Es taču tā nedomāju, es tikai gribētu izmeklēt abu rakstiem ideālo vērtību un kurš no tiem abiem kalpo Dailes nolūkiem. Es gribētu labprāt dzirdēt paša autora domas šinī lietā. Viņa centās ar visiem spēkiem uzņemto balss pilnību noturēt, un tagad vēl viņas krūtis smagi cilājās. Rakstniekam gan nepieklātos pašam par saviem darbiem spriest, tautonis atbildēja, bet sacīšu. Tā kā patiesība nav absolūta un atrodas ar vienu pašā vidū, tad jums arī tikpat labi abām var būt taisnība. Manas cienīgās, savu rakstu, ideālo un literārisko vērtību es atstāju izspriest citiem, bet tā kā es ziedoju savus spēkus tikai mūsu tautas labākai daļai, tad gribu aizrādīt, ka uz to attiecoties abiem rakstieniem ir savi praktiski nolūki. Svētītām dzimtām ir praktisks nolūks, lai tautas lielā daļa ar tām iepazītos, mācītos viņas cienīt un godāt, un lai tā pati nojēgtu, ka tā nav gluži bez varoņiem un gādniekiem. Tāpat ar mācīto latviešu precēšanos būtu itin pareizi izteikt cienītās kundzes princips, kurš jautā, vai citautietis ir labākas sievas nekā mūsu tautas zeltenes? Tam līdz ar to būtu likts dambis jaunajai strāvai un kailajai nedzējiskai emancipācijai empiriskā pamatojumā, ka sievietes dabīgie pienākumi un darba lauks atrodas mājas dzīvē un ģimenē. Viņš runā tikpat skaisti, kā pa manām kāzām zeltenīti nodomāja, un Buldura kundze runātājam pateicīgi pamāja ar galvu. Bet Eifrozīne vārīgi aizskārta iesaucās nemūžam un nemūžam. Sievietes pienākumi nav norobežoti starp 4 sienām mājas dzīvē. Tad jūs,
emancipācijas piekritēja, Tautonis pārsteigts iebilda. Tik tāļu, ka mums sievietēm dodama brīvība un vaļa strādāt un gādāt par tiem ļautiņiem, kuri noskatās uz mums ar pateicību. Eifrozīna smagi izdvesa. Sievietes pienākumi. Vai esat studējuši sievietes rakstus pašā tautā, vai esat ar viņu iepazinušies mazākos ļautiņos? Viņa ar savām lielajām acīm to jautāja, un viņš domīgi smaidīdams pagrozīja galvu. Pazīstu, gan viņš sacīja, bet es uz šo jautājumu skatos no citas stāvokļa. Varu pastāstīt jums kādu no saviem piedzīvojumiem, kas turklāt liecina, ka nav derīgi personīgi iemaisīties lielajā pūlī, ja negribam zaudēt pret viņu savu autoritāti. Kādus mēnešus atpakaļ tiku pavedināts no sava drauga apmeklēt kādas kāzas priekšpilsētā. Viesi pa lielākai daļai bija iz pašas tautas, un turības ziņā tie nebija pieskaitām pie slikti pārtikušiem, bet viņu izglītība, viņu satiksmes formas, es nepārspīlēju, kad saku, viņi it nepavisam nepazīst labāku aprindu dzīvi. Un tad nepatīkamais fakts, kas atbildēs uz jūsu jautājumu. Zeltenītei kaita visi vaigu gali. Viņš atstāstīja, kā Kristīna viņas kāzās piekāvus savu vīru. Fuj, kādēļ viņam to vajadzētu izpaust? Viņa piesarkus nodomāja. Viņai bija tāds kauns, bet Tautoņa kungs bez žēlastības pasniedz cienījamām, jo spilgtās krāsās notikumu līdz pašam galam. Tāda un ne citāda ir mūsu zemāko šķiru sieviete, rupja un neizglītota viņas daba, bet ideālu, bez sirds izglītības, tie augļi no tam, ka mums viņu gādniecēm nav pietiekošas brīvības. Eifrozīna nospiestu patosu viņu pārtrauca. Viņas krūtis augstu cilājās un viņas acis sprēgāja uguņus, tā ka rakstnieks mazliet apjuka. Atvēliet, mīļais Tautoņa kungs, tagad arī Buldura kundze smaidīdama iebilda. Vai jūs tomēr nespriežat par bārgu? Viens atgadījums vēl nav pieņemams par vispārību. Viena nekrietna sieviete vēl nav visa zemāko sieviešu šķira. Ir arī starp viņām godīgas, pateicīgas un smalkjūtīgas sirdis. Tautonis smaidīdams grozīja neticīgi galvu un saviem vaipstiem izsacīja, nesmu tik viegli pārliecināms. Mamma! Eifrozīna tagad neticīgo mūzes dēlu mēroja acīm. Ķēķī gaida tā nabaga sieviņa. Pasauc viņu šurpu. Tautoņa kungs te varēs atkal smelties piemērus iz dzīves. Viņa graizīgi to uzlūkoja, un viņš tad iesaucās. O, jaunkundze, tas būtu ļoti interesanti. Buldura kundze pazvanīja, uz ko ienāca kalpone. Lai ienāk tā vecā sieviņa, viņa pavēlēja, un meita izgāja atpakaļ. Mana Eifrozīne, nama māte pagriezās tagad pret viesi, ir pavisam tādas savādas dabas. Viņa par franču rakstu lasīšanu tura daudz augstāku darbu, apraudzīt nabadzīņus, rūpēties par atraitnēm un bāriņiem, un es kā māte arī labprāt to redzu, ka viņa uzupurējas. Tautonis godīgi uzlūkoja jaunkundzi, kura tagad lēnīgi un mīļi bija piesarkus kā viena puķe. Mamā, viņa galvu nodūrus sacīja, īstā labdara taču tu esi. Es tikai tev piepalīdzu. Tad viņa nevainīgi pacēla savas zilās acis uz viesi un jūtīgā mīkstā balsī jautāja. Žāvēt
Nabadziņu un bēduļu asaras ir taču svētīgs darbs, vai ne tā, Tautoņa kungs? Jaunkundze, tas viņai jūsmīgi sniedza roku, tāds darbs ir varonīgs. Kaut visas labāko familiju kundzes darīt pēc jūsu priekšzīmes, tad mēs nepazītum sadzīves augoņus, tad mums nebūtu nevēsts no sadzīves ļaunumiem. Cik viņi labi cilvēki, Zeltenīte nodomāja. Bet kas tas? Vecā Jerlene, Ievas māte, ienāca. Kādu raudulīgu seju viņa bija pieņēmusi. Tad taču Smildziņam taisnība. Viņa apgājusi šos labos kungus, un patiešām viņa mācēja. Viņa krita cieniemām tūliņ pie rokas, viņas gan pretojās, lai stāv roka, bet vecene jau neatlaidās, kamēr dabūja to nobučot. Tad viņa bijīgi saņēmusi rokas, gaidīja tāļāko. Tautonis uzlicis savu degunkniebi, viņu vērīgi uzlūkoja, un Eifrozīna mīksti uzsāka. Nu, mīļā sieviņa, vai tagad jūtaties spirktāka, veselāka? Kā tad jums iet? Ak, mīļā freilenīt, kā tad nu iet? Pavisam jau slikti iet, vecenas laucīja asaras. Aizduse arvien lielāka. Viņa ķēra roku pie krūtīm, klepus moka dienu un nakti. Daktera Lielskungs parakstīja zāles, bet tās dārgas, nevaru pie tām pietikt. Ak tu Dievs, cik tam nabaga cilvēkam grūti, viņa beidzot sāk skaļi raudāt. Nabadzīte, Eifrozīna nopūtās, bet Buldura kundze mierināja. Nu, neizsamistiet jau tūdaļ, varbūt, ka vēl izveseļosieties un varēsiet kādu vieglāku darbiņu strādāt. Kādas zāles tad jūs lietojat? Anīsu drapes un cībariņu tēju. Jerlene kaukaroja. Vairāk man, un vai nepaliek nemaz labāki? Eifrozīna rūpīgi jautāja. Nekāda labuma, nekāda, nelaimīgā gaudoja tāļāk. Rokas tirpst, aizdus metas arvien lielāka. Ak tu kungs! Iestājās brīdi svēts klusums. Vecene elsoja un cienījamās sāpīgiem vaipstiem sapratās. Tad Buldura kundze piecēlās un izgāja blakus istabā. Bet sakiet, muteriņ, Tautonis lēni iebilda, no kam tad jūs pārtiekat, kad nevarat strādāt? Ak, kungs, ko nu vaicājat? Es jau sen būtu aizgājusi bojā, ka tas debes tēvs man nebūtu piesūtījis savu eņģeli, freilenīti. Kaut Dievs viņai 100 1000 atmaksātu, ko viņa man vecai nabadzītei labi darījusi. Viņa ir eņģelis cilvēka miesās. Viņas laucīja atkal asaras, un Eifrozīna lūkojās uz Tautoni mēmi jautādama, vai redzat šo jūtīgo, dievtiesīgo sirdi? Vai jums nav nekādu radu, nekādu apgādnieku? Viņš līdzietīgi jautāja. Meitai pulka bērnu, un dēls krita turku karā, Jerlene raudādama elsoja. Zeltenīte nodomāja, ko nu viņa mānās. Dēls strādāja ar Sašu kopā fabrikā, un meitas viņai vairāk nav kā Ieva. Bet tai viņa vēl var iedot, viņai nu gan palīdzības nevajaga. Tad jums patiešām grūti, Tautonis sacīja, bet palaidieties uz Dievu. Jaunkundze arī turpmāk jums palīdzēs. Viņa ir eņģelis, īstais eņģelis, nabagiem un bāriņiem asaržāvētāja, Jerlene parastā balsī turpināja. Viņa man tik daudz dāvinājusi, to pašu vilnas jaku, kas man mugurā, tik silta un mīksta, es augstajā salā bez tās nosaltu, to viņa pati savām rokām adījusi,
kas par smalku roku darbu, tā tikai viņa prot adīt mans eņģelis. Ak, tur jau nav vārdam vietas, Eifrozīna viņu pārtrauca. Te arī pat Laban Buldurkundze ienāca ar kādu papīra naudas gabalu rokā un vecenē sacīja. Šovakar mēs izrīkojam priekš labdarīga mērķa meteņu balli. Jācer, ka būs labs ieņēmums, bet tā kā jums grūti gaidīt, mīļā sieviņa, tad šeit jums būs 5 rubļi. Ejiet uz mājām, izvāriet sev kādu siltu zupi un spirdzenieties. Viņa iespieda naudas gabalu vecenei saujā, bet tā izrādījās tik pārsteigta, ka viņa nemūžam tik daudz nebūtu sagaidījusi un saņēma mēmi rokas. Redziet, mīļā sieviņa, no kādas dieva svētības jums ir labi kungi, Tautonis sirsnīgi iebilda. Vai tagad to atzīstat? Atzīstu, viņa skaļi iesaucās. Tādēļ jau arī ik stundas, ik brīžus lūdzu par saviem labajiem eņģeļiem Dievu. Ak, paldies, cienmātiņ, par jūsu žēlastību, paldies jums, frēlenīt, par jūsu mīlestību. Paldies, paldies, viņa skūpstīja cienīgajām rokas. Ejiet vien. Ejiet, mīļā sieviņa, Buldurkundze, glaudīja viņas vaigus. Ejiet un neuztraucieties. Tas jūsu veselībai kaitīgs. Tikai neizsamistiet, lūdziet Dievu un domājiet, ka ir vēl labi ļaudis, kas par jums gādā. Ak, to es jums mūžam neaizmirsīšu. Jerlene vēl skaļi iešņukstējās, kamēr Buldurkundze viņu izstūma saudzīgi pa durvīm. Tā māk tīri jānopriecājas, Zeltenīte nodomāja. Bet tie tur iekšā, tie domāja citādi. Eifrozīna ar savām lielajām zilajām acīm sodīja nabaga Tautoni, kurš beidzot dziļi aizkustināts sacīja. Atzīstos, Jankundze, ka esmu savos uzskatos maldījies. Tagad skatos uz lietu citādi. Nabadzība un trūkums nespēja nokaut cēlas jūtas, ja krūtīs tās jau pats Dievs dēstīs. To redzējām pie šīs vecās sieviņas, kur mani aizkustinājusi līdz sirds dibenam. Tik nabaga, bet tik pateicīga un godīga, un viņas dziļi sajustie vārdi, attiecoties uz jums, manas cienījamās, ir vairāk nekā patiesība. Kaut visas mūsu labāko aprindu kundzes izpelnītos nabadziņu mutēs eņģeļu slavu. Vispārības vārdā es jums izsaku savu pateicību, manas cienījamās. Māte un meita glaimota spieda viņa roku, un Buldurkundze vēl piemetināja, kā jau teicu, tas jau manas Eifrozīnes dabā, viņa mīlē nest upurus. Kas tos nes vispārībai? Tās ir mūsu laiku varones, Tautonis viņas ar patos pārtrauca. Jūs, kundzes, darāt mūsu tautai godu, bet pirms atvados man vēl pie jums viens lūgums, kas arī īstenībā mans nākuma cēlonis. Vai drīkstu jums priekšā celt? Lūdzam, ļoti, Buldurkundze atbildēja, nu tad taisni pie lietas. Tautonis izvilka no kabatas kādu sarakstu. Kāda no mūsu rakstniecēm ir nākusi atkal klajā ar jaunu dramatisku mākslas darbu. Īsti ideālu. Pulciņš viņas cienītāja nodomājas tai pie pirmās izrādes pasniegt atzinības zīmi. Es ceru, ka arī jūs ideālisma labā labai lietai piebiedrosieties. Ar lielāko prieku, Buldurkundze paņēma sarakstu, mēs atzīstam to par savu pienākumu. Radziņa kundze 10 rubļu, Sapiņa kundze 10 rubļu, viņa lasīja. Visi cienījami vārdi. Mēs taču nezīmēsim mazāk Eifrozīne. Katrā ziņā ne. Eifrozīna sajūsmināti iesaucās
un viņas krūtis atkal augsti cilājās. Lūdzu, mans draugs, Buldurkundze pēdīgi pret Tautoni palocījās, iesim uz manu buduāru, tur mēs šo lietu varēsim nokārtot. Viesis paņēma Eifrozīnas Jaunkundzes zem rokas, un tā viņi pazuda aiz durvīm no Zeltenītes acīm. Tie tik ir kungi, viņa nopriecājās, tādus reti atradīs. Cik laimīgi, ka šādā vajadzības brīdī man nācies priekšā viņām strādāt. Tagad nauda man jau tikpat kā rokā, tikai man žēl, ka tā Ievas māte viņas tā vazā aiz deguna un māna. Tādas labas kuņģu sirdis nevajadzētu visnelietīgi izlietot. Visai ilgi viņa gan vairs tā nedabūja prātot, jo Tautonis bija gatavs uz iešanu un cienījamās viņu izvadīja priekšistabā. Ieraudzījis Zeltenīti, viņš palika apjuts stāvam, un arī viņa nezināja, ko tam, lai būtu teikusi. Mūsu šuvēja, Eifrozīne paskaidroja. Dzirdēdams, ka tā šuvēja, viņš no tās aizgriezās. Itin kā viņa te nemaz nebūtu bijusi un apvilk savu kažoku. Uz redzēšanos maskarādē viņš vēlreiz spieda sirsnīgi tām roku. Uz redzēšanos viņas sacīja, un Eifrozīne vēl ar mirdzošām acīm piebilda, būs interesanti zināt, vai jūs mūs arī pazīsiet. Bet viņš jau bija aiz durvīm. Tad piepeša eņģeļa smaids no viņas sejas nozuda, lepni un augsti viņa uzlūkoja Zeltenīti no galvas līdz kājām un sacīja, jūs novilciniet mūsu kostīmus līdz pat pēdējam acumirklim. Ja tas tā vēlreiz notiks, tad mēs tos nemaz neņemsim pretim. Zeltenīti palika kā ar augstu ūdeni aplieta un uzlūkoja piesarkus Buldurkundzi. Jums gan vajadzēja pasteikties, tā piemetināja, ir nepatīkam būt darīšanās ar personām, kuras nav kārtīgas. Nākiet! Viņa sekoja abām cienījamām cauri salonam uz Buldurkundzes buduāru, jusdamās nelaimīga, kā labās kundzes domāja, ka viņa būtu gribējusi tās tīšu abēdināt. Šādas nelabas aizdomas viņai katrā ziņā vajadzēja iznīcināt. Nolikus sainu uz krēsla un izņēmus no tašiņas šķēres, adatu un diegus, viņa aizbildinājās. Es steidzos, cik vien varēdama. Kā zināsiet, es nekādi neapņēmos kostīmus ātrāk pagatavot. Vai tad neesmu atnākusi laikā? Jūs taču no maskarādes neko nenokavējāt, viņa bažīgi jautāja. Kā jūs dumji runājat? Eifrozīne sapīkus acirt. Mēs jau vēl nemaz nezinām, kā kostīmi stāv un vai mēs viņos maz varēsim rādīties. Zeltenītei uzreiz asinis sakāpa vaigos. Viņa vērīgi uzlūkoja Jaunkundzi. Vai tā bija tas pats pirmītējais eņģelis? Nu tad pamēģināsim, viņa aizskārt sacīja. Jums jau vēl nav nekāda iemesla domāt sliktu. Viņa palīdzēja Eifrozīnei uzvilkt balto zeltā iekantēto skaistās Helēnas kostīmu, un Jaunkundze saņēmusi maigi lūpas, lūkojās spogulī. Viņa patiešām skaista, Zeltenīte nopriecājās, cik jauki saskan viņas zeltainie mati ar cēlo balto uzvalku. Viņa patiešām izskatās kā eņģelis, kaut tik nepatiesi uz mani nedusmotos. Pašapzinīgi slēdā Jaunkundze grozījās un gorijās spoguļu priekšā, kamēr Zeltenīte vērīgi nogludināja apģērbam krunkas un novilka vīles, viņa bija ar savu darbu mierā. Jauki, teicami, viņa beidzot nopriecājās, redziet nu, ka jūsu bailes bija veltas. Bet Eifrozīne negrieza uz viņas vārdiem ne mazāko vērību, gorijās un grozījās joprojām spoguļu priekšā un beidzot īdzīgi iesaucās. Mamā, tu nekā nesaki, es taču gribu dzirdēt tavu spriedumu.
Buldura kundze noņēma no deguna savu penksneju, salocīja glāzes 2 kārtām un aplūkoja skaisto Helēnu vēl tuvāk. Kostīms pats par sevi man liekas par maz grandios un gracios, viņa sacīja. Bet pateicoties tavam iedzimtam cēlumam un dabīgumam, tas diezgan pieņēmīgi pieslienas. Man šķiet, tu šovakar diezgan cienīgi reprezentēsi Gulbja un Ledas meitu, mans bērns. Eifrozīnei grūti nācās apspiest šo uzslavas prieku. Šinī kostīmā es gan nekad nebūšu tāda Helēna, kādu to Homērs un lielais Gēte domājuši. Viņa sāpīgi smaidīdama atteica, pēc manām domām te vēl būtu daudz, kas pārgrozāms, bet tad jau nu tu saki, ka tas cik necik apmierina, tad man arī būs jāpietiek. Pēdējais brīdis, esmu spiesta. Zeltenīte aizkārta nodomāja. Smādēt gan daudz vieglāki, nekā ko labu padarīt. Tagad viņa uzprovēja Bulduru kundzei zilo domino, kuru tagad skaistā Helēna aplūkoja kritiski, bet viņas nicinošie vaipsti nekā laba neliecināja, viņa bija tīri sagrausta un sāpīgi nopūtās. Ah, jā! Zeltenīte nospiesta nopietnām un vērīgām acīm meklē pēc kļūdas, bet nevarēja to uziet. Kur tad jūs domājat? Kurā vietā tagad nestāv labi? Viņa nedroši jautāja. Kurā vietā? Eifrozīna sāpīgi nosmējās. Mana mīļā, jums nav ne jēgas no estētikas likumiem. Kostīms, ar vienu vārdu sakot, ir pluncīgs. Nabaga mamā, tev nu būs ar tādu jāpietiek. Novilcināts līdz pēdējam acu mirklim. Ah, jā, nu neko darīt, mēs jau esam spiestas. Ko nu viņas niekojas, Zeltenīte nodomāja, es savu darbu varu droši nest priekš komisijas, bet ielaisties ar jaunkundzi kādā strīdā viņa negribēja. Arī uz priekšu jāstrādā, un tādēļ viņa cieta labāk klusu. Arī es tā kā nomanu, ka mans kostīms nestāv tā kā vajadzīgs, Buldurkundzes pēdīgi sacīja, varētu būt daudz citādi, kad jau pēc dotiem aizrādījumiem to pārlabotu. Nu, šoreiz lai vēl iet, bet nākamībā jūs mūs tā vairs nenovilciniet, mēs nesam to radušas. Promenādes uz valks lūkojiet pagatavot katrā ziņā jaunadēļ, tagad varat iet. Zeltenīte iebāza somiņā šķēres, adatu dozi un diegus un piesarkus vēl vilcinājās. Viņas piemirsušas, cik nepatīkami atgādināt. Jūs esat atlaista. Eifrozīna savilka pieri krunkās. Vilcinādamās viņa izvilka no kabatas rēķinu un pasniedz to kundzei. Rēķins! Viņa piesarkusi tajā drusku ieskatījās un sniedz to Zeltenītei atpakaļ. Bet, mana mīļā, tagad mums nav laika, jūs taču pati redzat. Zeltenītei bija tīri kauns, ka viņai kundzes tā jāapgrūtina. Kad tad jums būtu laika? Man ļoti vajadzīgs, viņa jautāja. Nu, jaunadēļ, pēc jaunas, kundzīdzīgi atbildēja, bet Eifrozīnei sāka acis tumši kvēlot un krūti smagi cilāties tāpat kā pirmīt. Aber mamā, es nesaprotu. Viņa smagi dvesa, mēs mēdzam maksāt tikai ceturkšņiem. Nabaga šuvējai to dzirdot pārgāja švīks pār kauliem. Nē, manas kundzes, ar tādiem nosacījumiem es nevaru būt mierā. Viņa sabijusies, bet stingri uzstājās. Jums tas varbūt ir vienalga, bet man nav tik daudz kapitāla. Vai jūs varbūt nevarētu būt tik laipnas un nosacīt man rītā vai parītā stundu, kad varat man izmaksāt? Bija jau rēķinājusi, ka naudas katrā ziņā dabūšu no jums šovakar. Man jāmaksā magazīnā lielāki rēķini. Tas taču, mīļā, mūs nemaz
Neķimerē, Buldur kundze viņu nelaipni pārtrauca. Kundze, jūs nezināt, viņa vēl vairāk iesila. Man tur ir rakstīts vekselis uz termiņa, un to es nedrīkstu nokavēt. Esmu priekš jums materiālu izlikusi, un domājiet, kundze, ka man arī vajag dzīvot. Briesmīgi nedzirdēti Eifrozīna pietvīkusi dobju un nervozi iesaucās. Mums uzstiept šādu nedzirdētu kārtību? Ah, tas ir par traku! Es ceru, mammā, ka mums ar šo personu vairs turpmāk nebūs nekādas darīšanas. Zeltenīte nošļuka, to jau viņa nemaz negribēja, bet kaut ielet cienīgās ieskatītu, ka viņai ir vajadzība. Pirmīt viņas bija tik saudzīgas un gādības pret nekaunīgo nabadzi. Viņa nodomāja, kādēļ tad viņas taisni mani grib atstāt klizmā, kad es savu pienākumu esmu godīgi nopelnījusi. Bet viņa gribēja lietu drusku mīkstināt un sacīja. Savu darba algu es arī labprāt pagaidītu līdz ceturkšņa beigām, bet ticiet man, ka magazīnā man par izlietoto materiālu nevienas stundas ilgāki negaidīs. Ar jums patiešām nevar iztikt, Buldur kundze idzīgi sacīja un atslēgus savu rakstāmu galdu sāka tur vandīties. Zeltenītes vabadāk uzelpoja, kundzei bija taču galu galā viena alga, vai viņa maksāja šad vai tad. Tikai viņai sāpēja sirds, ka tās domāja, viņa tām tīšu uzmāktos. Gan viņas ar manim vairāk iepazīsies, es nemaz neesmu tāda virsū kritēja. Šeit jums tagad rusiņ došu, Buldur kundze sacīja, pārējo dabūsiet pēc pirmā. Viņa tai pasniedza 3 rubļu gabalu. Zeltenītes vaigā vairs nebija nevienas asins lāsītes. Tikai, viņa sažņaukt sacīja, bet vārdi viņai vairāk neklausīja. Ne 10. daļu. Viņai neatmeta ne tik daudz kā tai nabadzei. Turēdam pirkstu galos niecīgo naudas gabalu, viņa notriekta lēni drebēja, viņas seja sāpīgi raustījās, viņas acis izmisušas un žēli uz cietsirdīgo kundzi raudzījās, it kā gribēdams jautāt, vai pat tiešām gribat, lai mani apsūdz pie tiesas un izķīlā? Neuzkavējiet mūs vairs ilgāki, Eifrozīna sašutus piecirt kāju pie grīdas. 10:00 iesākas maskerāde priekš atraitnēm un bāriņiem. Buldur kundze aizskārta iesaucās. Ar Dievu, viņa sagrausta sacīja, un viņas balsī atskanēja tā kā slīkoņa kliedziens, kā nāvīgs sašutums pret netaisnību, vai viņas to saprata? Viņa vairs nestāvēja priekš kundžu acīm. Tas taču par traku, Eifrozīna aizskarta sauca uzsaugdama. Tādi aizskaroši skati nedrīkst vairs atkārtoties. Apmierinies, mans bērns, tas var iet tikai līdz tam, kamēr dabūsim citu modistieni. Buldur kundze norīja savas dusmas. Kamēr cienījamās mīkstā ciešā ekipāžā laida uz maskerādi, notika uz turien tīri kā par smieklu un neko daudz no trakojošā negaisa nezināja, tamēr Zeltenītei grūti nācās pret viņu karot. Viss bija tai pretim, arī vētras un negaisi, tikai lēnām viņa varēja tikt uz priekšu. Ik katrs solis viņai jāizcīna pret pretējo auku, kuru to reižu reizēm ar sparu sagrāba un lauz viņu sāņus, it kā par varu aicinādama viņu uztrauktā dabas spēka trakajā dejā. Kaugdama un šalgdama, tā viņai svilpa ausīs. Negaidīs, magazīnā negaidīs, velti, uz kungiem cerēt, viss ir velti. Bet, kad tā viņa tomēr nevarēja saturēt un viņa gāja uz priekšu,
Tad tā drusku pielaisdamās raustīja viņu aiz drēbēm, it kā gribēdam viņai iestāstīt, viss nav zelts, kas spīd. Es pūšu visur cauri, es zinu visu. Ne ik reizes tiem apstākļi tik spoži, kā tie pasaules priekšā izrādās. Tu arī to zini. Nav tie laiki. Un vai tev vien vajaga, arī nabadzīņiem vajaga, priekš mīlestības darbiem, priekš lauriem, priekš kroņiem, jaunkundze eņģelis, pagaidi, pacieties, pagaidi līdz ceturkšņa beigām. Tai arī izdevās viņu apsviest riņķī. Zeltenīte atņēma elpu un sagraust sirdi izmisusi nodomāja. Man citu dēļ jāpaliek par blēdi, un kad manas lietas izšķīlā es zaudēju savu kredītu, tad man uz priekšu vairs nav ne materiāla, ne darba. Eņģelis, viņa savā sirdī rūkti un īgni iesmējās. Eņģelis to padara, ka aizsien man kaklu. Viņa cīnījās atkal uz priekšu, sniegs un asie krusas graudi cirtās viņai gar vaigiem, vētra viņu raustīja un šalca tai ausīs, tā bija nodomājusi viņu izsvilpt. Viņām neķimerē, ko tu tikai darīsi, ko tu tikai iesāksi. Arī tās dieniņas drīz pienāks, tev jāsagādājas, jāapgādājas, tu nemāki lūgties, godu dot, gausties, ubagot, kā citi var. Tu tikai tāda muļķa nejēga, neizmanīga, tev jākrīt, tu nevienam neķimerē, un gribēdam pierādīt, ka viņa lieka, vētra ar visu sparu likās viņai krūtīs, un gribēja viņu nosviest no skatuves. Un viņa nekā sev par apmierināšanu nevarēja sacīt. Tad viņu sagrāba nāvīgs sašutums un saņēmusi dūris, viņa devās vējam pretim. Vai vairāk vēl varēja strādāt un pūlēties kā viņa? Vai viņa ko par velti gribēja? Viņa jau no pasaules vairāk negribēja, ka tikai tā būtu viņai pielaidusi savu maizi ar sviedriem ēst. Pastāvīga uz savām kājām viņa ar sevi vien gribēja iztikt, bet apstākļi un visa pasaule, viss bija viņai pretim un spieda viņas galvu zem ūdens, viņai bija jāslīkst. Viņas rosība, spēja un čaklums viņu vairs nespēja glābt. No viņas gribēja iztaisīt nekaunīgu nabadzi. Ak, tas bija briesmīgi. Vai sakaitinātā gaisa jūra no šī baiļu kliedziena sabijās, ka tā nu vēl tikai it kā iz tāļuma krāgdama un vaidēdama šņāc par māju jumtiem. Ielas nāca šaurākas, mājas zemākas, viņa ietika drusku pavēnī. Nejusdama vairs sev pretim aso saltumu un smago pretsvaru, viņa tikpat kā no miega pamodās, lai gan vēl ar vien viņas ausis no vēja piepūstas dūca, tad tomēr viņa sadzirdēja, ka iz tuvējās baznīcas torņa pulkstenis stenošā un saraustītā balsī pasludināja 10. vakara stundu. Viņa atjēdzās, ka bija sasniegusi pilsētas nedrošo iecirkni un iegādājās, ka vēl necik sen bija avīzēs lasījusi, ka šinī vietā kāds cilvēks atrasts aplaupīts un sadurstīts. Ko tad no manis ņems? Es taču neko neesmu dabūjusi, viņa zobodamies sevi apmierināja. Tad viņai piepeši ienāca prātā, kad kāds būtu noskatījies, ka es aiznesu darbu, domādams, ka es esmu dabūjusi par to diezin kādu naudu, bet fūrmaņa neviena nevarēja saredzēt, tikai šad un tad kāda neganta vēja strāva šaudamās no augšas
bēra joņiem veselas kaudzes no jumtiem zemē un grieza visu ieliņu riņķī, brāzdamās arī gar retajiem ielu lukturiem, un mazas uguntiņas tajos tikpat kā vilka acīs spīdēja un plivinājās, it kā cita citu meklēdamas. Kā īsta rīdzniece viņa gan daudz nebijās, jo vai tad vienreiz vien pa šo ielu bija iets, vajaga tikai uzmanīties un pagriezt katram rūpīgi ceļu, neviens jau virsū neskries. Bet, jo tā steidzās uz priekšu, jo viducis palika neumulīgāks, nevienas mājas vairs, tikai augstas dēļu sētas abās pusēs drūmajai vientuļai ieliņai. Te patiešām jāuzmanās, un vērīgi lūkodamās pa labu un kreisi, viņa spēra soļus knašus priekšu, jo ielas galā viņa redzēja aiz kādas dzērienu pārdotavas noķepušām durvīm un netīriem logiem uguni. Kauču gan te bija pavēnis, tad tomēr viņa labāk gribēja būt tur cilvēku tuvumā. Viņa bija piegājusi veikalam jau it tuvu, kad izdzirda tur iekšā kaušanos, dārdēja un plīsa. Viņa nejauši apstājās un piespiedās ēnā cieti pie sētas. Viņa izdzirdis trokšņa kādu pazīstamu spilgtu sieviešu balsi. Valdiet taču to karmančiku, vai dieniņu viņš mani nositīs. Viņu uzmet ātri acis izkārtnes laternai. Spožajā glāzē stāvēja melniem burtiem Rumhaus, restorāns, biljards. Tad te Ieva to maizes galdu tura. Viņa pārsteigt uzlūkoja māju tuvāk, it kā nākus pie kāda svarīga atraduma. Uzreiz iekšā sāka lieliski rūkt, glāžu durvis ar sparu atrāvās, ka vai visas rūtes nobrakšķēja, un kāds tumšs ķermenis novēlās kukureniski no augstajām lovenēm sniegā. Viņam uz pēdām nosteidzās pakaļ divi noskrandājušies tēviņi, spārdīja viņu ar kājām un daudzīja, un viņa it kā sasalusi pieglaudās pie sētas. Rumausis un balā grēfene stāvēja uz ļovenēm un to noskatījās. Gorodovoj, nelaimīgais upuris spārdīdamies pārreizes iekliedzās. Zeltenītai sastinga sirds. Šī balss, bet nezvēri iespieda viņa galvu sniegā, un viņu joprojām briesmīgi apstrādāja. Drīz viņš vairs nekliedza, viņš tikai klusu kungstēja. Diezgan, Griša, Miķita, Rumaus paklus sacīja, novelciet viņu tur pie laternas, atnāks Gorodovais vai nakts vaktnieks, viņu tur ieraudzīs un aizgādās uz častu. Ieva viņam aiz muguras ērmot iesmējās, ko nu uz častu? Pagulēs tikai drusciņu vēsumā, paliks prātīgs, nemaz vairs valdīt. Melnie arī paklausīja un aizvilka nedzīvo ķermeni šļūteniski pie laternas. Viens uzmauc tam galvā veco cepuri, kas bija nokritusi zemē, otrs nospļāvās svoločs un iespēra savam upurim vēlreiz ar kāju. Tad visi pazudēs glāžu durvīm. Zeltenīte vērīgi un baigi klausījās, vai nenāks nakts vaktnieks vai Gorodovais, bet neviens nenāca, tikai tagad viņa uzdrošinājās atstāt savu slēptuvi. Sirds viņai trīcēja. Šī balss, vai tikai viņa nemaldījās? Lēni uz pirkstu galiem viņa tuvojās nelaimīgajam, un paliekusies uz priekšu, zīmē laternas gaismā netīro ar bārzdu noaugušo no dzeršanas uztūkušo seju. Saša! Mans Saša!
Viņa piepešnos sāpēm sagraustu noliecās pie viņu uz ceļiem un paņēma viņa galvu uz savām rokām. Tu tas esi, mans nabaga Saša, runā, atbildi, es esmu tava zeltenīte, bet viņš neatbildēja, viņš bija bez samaņas, tikai vējš raustīja un plivināja viņa noplīsušās skrandas un birdināja uz viņa vaigas smalkas sniega pārslas, it kā gribēdams apslēpt, ka tas ir viņa Saša. Tas tomēr nebija iespējams. Viņa tēls bija pamodies atkal viņas sirdī. Tā dzirdami atkal pukstēja, nelaimē viņa to mīlēja atkal karsti un dedzīgi. Tu, mans mīļais, kā es tevi atkal satieku? Viņa slapjām acīm nodomāja un mīkst ar savām rokām noslaucīja sniegu no viņas sejas, acīm un savēlušamies matiem. Viņa uzķēra tajos, ko siltu un slapju. Asinis, traks žēlums sagrāb viņas dvēseli. Saņēmus rokas dūrēs viņa it kā iekaitināta laumāte lūkojās zvērojošām acīm, vēlēdamās tiem tur atriepties aiz glāžu durvīm, aiz kurām atskanēja troksnis un dzērāja smiekli. Tik tāļu viņi tevi noveduši. Viņi pajāja viņa vaigus, tagad viņi tevi izsviež laukā kā mēslu. Bet tava zeltenīte tevi neatstās, nāc, mans mīļākais, nāc, viņa cēla to uz savām rokām, iesim mājās, pavēnī. Tas nebija tik viegli izdarāms, viņš jau nebija mazs bērns, bet izmisums un žēlabas viņai deva pārdabīgus spēkus. Viņa pēdīgi uzcēla no zemes smago nastu un steidzās ar to uz pleciem tumšajā augstajā naktī pretim negaisam un vētrai, ar kuri jau vienai tai grūti nācās cīnīties. Vai viņa sev neusticējās par daudz? Vai viņa pret negaisu pastāvēs līdz galam un nesaklups pusceļā? Drīz vien viņa sajūta, ka viņa galva smagi nospieda viņas plecu un rokas tirpa no smagā nesamā, un kauču gan vējš tai pilniem bāņiem dzina sniegu acīs, tad tomēr karsti sviedri viņai pilēja pa matu galiem. Arvien biežāk un biežāk tai vajadzēja apstāties un atņemt elpu, viņas krūtis cilājās tikpat kā kalēja plēšas, izsamisusi viņa blenz uz priekšu, it kā cerēdama palīgu ieraudzīt, bet nemanīja nevienas dzīvībiņas un no fūrmaņiem nevēsts, ko tie, lai arī šinī malas ieliņā būtu meklējuši. Te nepavisam nedzīvoja tādi ļaudis, kuri brauc ar fūrmaņiem, un viņai bija tik karsti, ka slāpa nost. Viņa tālāk vairs nevarēja. Līdz šim viņa nebija par to domājusi. Tagad viņai iešāvās prātā, vai nebūtu labi, ka viņa to te atstātu un steigtos uz blakus atronošo lielo ielu. Varbūt, ka viņa tur kādu pajūgu sameklētu, kas viņu Sašu pārvest siltumā, un par to viņa nebūtu žēlojusi pat visu savu trīnieku. Ka es nebūtu tik biezi saģērbusies, viņa nodomāja, viņu saudzīgi nolikdama kādā pavēnītī, bet tad piepeši nosarka. Viņa uzķēra vietu vietām uz viņa noskrandušā apģērba pliku miesu. Nē, viņa to nevarēja atstāt puspliku salā. Nē. Ātri viņa noraisīja savu villaini un noģērba savu mēteli, viņai jau tā bija par karstu, un ietīstīja tajos savu Sašu, cik vien labi varēdama. Visu spēku saņēmus tā cēla viņu atkal uz pleciem un steidzās ar smago nastu uz priekšu, sevi mierinādama, mājas vairs nevar būt tālu,
drīzi nāksim pavēnī. Niknais vējš vairs nespēja gar Saša skailumiem rotaļāties, bet toties viņš viņai varēja piekļūt, un viņai par šo izmaitāto prieku visu atdarīt. Tas ņēma cauri viņas paplānajām drēbēm, līda tai gar krūtīm un kaklu aiz slapjā krekla un aizskāra tikpat kā ar augstu dzelzi viņas sasvīdušo miesu. Viņai sāka galva reipt, nelabi mesties ap sirdi, bet uz priekšu viņa nedrīkstēja pagurt, nedrīkstēja apstāties, kamēr viņš nebija siltumā un drošībā. Jau pašu ielā, jau netāļu, turpat jau sētas vārti, bet galva viņai džingstēja gar acīm dzirkstījās, viņa vairs nevarēja uz kājām turēties, viņas galva smagi atsitās pret vārtu stabu. Vēl vienu acu mirkli dod man spēku. Viņa savā sirdī lūdzās turēdam pretim ar visiem spēkiem ģībonim. Vēl tikai maz soļu, uz priekšu, nāves bailēs viņa turēja rokā savas istabiņas atslēgu. Un pēdīgi viņai arī plūda no turienes pretim siltais gaiss, ātri viņa ielika to savā gultā, ātri steidzās noraut slapjos apsegus un sasekt. Sirds viņai uzelpoja, viņa jutās no lielās nastas atsvabināta. Tik viegli, it kā viņas ķermeni vairs nekas nesaistītu, ka tas kāptu lēnām uz augšu, it kā viņa vairs nevarētu pie zemes noturēties, viņa saļima bez samaņas uz savas gultas malas. Ilgi viņa bija tā nesamaņā nogulējusi, kad viņa beidzot kā pa miegam manīja stipru vēsumu. Viņu kratīja augsti drebuļi, un viņas locekļi bija tīri vai sastinguši. Pēdīgi viņa pamodās. Matenīta maza gaismiņa iespīdēja pa logu. Viņa saņēma kopā visus savus prātus un garspēkus, kas tad īsti noticis? Kādēļ še esmu nometusies uz gultas malas? Tad viņa izdzirda dziļu smagu elpošanu, un viņa zināja atkal visu. Viņa Saša bija atkal pie viņas. Viņa to bija izglābusi. Viņš gulēja tagad viņas gultā, viņa ātri piecēlās, saberzēja savus sasalušos locekļus, tad rūpīgi raudzījās, vai viņš tik labi silti sasakts. Ak, kādu saldu prieku viņa sajūta tagad savā sirdī. Laukā bija iestājies lēns goda laiciņš, mīksts un rāms, varēja dzirdēt, ka smagas ūdenslāses pilēja plīkšķēdamas no paspārnēm. Tāda pati atkusa bija iestājusies arī viņas sirdī. Pēdējās ledus atliekas pret viņas Sašu tur bija iznīkušas un izčākstējušas. Vecā mīlestība uzliesmoja atkal spēcīgi viņas krūtīs, pāršāvās it kā karsta strāva pār viņas dzīslām, sasildīdama un atdzīvinādama viņas sastingušos, notirpušos locekļus. Nekad vairs tas tā vairs nenotiks. Tagad viņa pati pie tam bija vainīga. Viņa bija par daudz cieta un pašmīlīga. Viņa negribēja nekā no viņa panest. Sašu no sevis dzīšus aizzina. Bet nu būs citādi. Tagad, lai viņš viņas dēļ tai saka un dara, ko grib, viņa visu to pacietīs. Tikai viņam tā vairs neļaus aiziet jokā un novārtā. Un kad viņai grūti nāksies, kad vecā iedzimtā lepnība viņas krūtīs vārīsies un viņa vairs nevarēs valdīties, tad viņa raudzīs to krūtīs nomākt un nospiest. Tikai ar viņu kopā savu krustu nest,
kopā ar viņu priekus un bēdas dalīt, viņu mīlēt, viņu ik katru brīdi saldināt, un viņam pašam vēlāk būs jāieskata, ka viņa tam uz pasaules tā mīļākā un labākā. Un redzot atkal nākotnē kādu gaišāku staru, viņai tapa tik silti, tik vēlīgi ap sirdi. Aizrauta viņa nometās pie viņa gultas uz ceļiem un pieglauda savu vaigu pie viņa elpas cilātiem locekļiem. Gaismiņa svīda arvien lielāk, sasniedza arī gulētāju un raidīja uz viņa vaiga burvīgu ēnas sārtumu. Viņai likās, it kā priekš viņas acīm no viņa atzimtu jauns cilvēks. Viņš vilka dziļu un kārtīgi elpu, viņa paskatījās uz pulksteni, vēl bija diezgan agrs, vēl varēja kādu stundiņu nosnausties. Viņa apņēma villaini un atspiedās uz sola stūrī pie krāsnes, kura bija vēl drusciņa silta. Reizēm viņas acis bija vaļā, reizēm viņa saldi šņāca, bija jau liela diena. Misiņa skaitīja jau pātarus, un sieva ar vīru viens otru centās pārspēt, skaļāk un garāk dziesmu velkot. Viņa pavēra acis, Saša sēdēja uz gultas malas un lūkojās dīvaini sev pretim sienā. Uz viņa vaiga bija lasāms, kā tad es esmu še atkūlies. Žāvodamies un spļaudīdamies viņš āva kājas, sāpīgi nolūkodamies uz saviem apaviem, it kā nezinādams, ko vairāk nožēlot, vai vienā kājā nobeigušos kamašu, kura pirkstu galos rādīja zomus, vai otrā veco galošu, kuras atkritušo zoli viņš piesēja pie virsādas ar šņorīt. Pasēdējis vēl kādu brīdi domīgs, galvu saņēmis uz gultas malas, viņš uzšāvās ātri kājās, uzvilka uz caurumainā vilnas krekla noskrandužošos mēteli, saķēra savu veco cepuri, kurai širmja vietā vēl tikai 2 sadriskātas šķipsnas karājās un virzījās tad uz pirkstu galiem uz durvju pusi. Saša, viņa bažīgi iesaucās, un bija kā sveca kājās. Saša, kur tu gribi iet? Viņš glabāja no viņas savas acis un iecirt galvu krūtīs. Saša, tāds tu nevari starp godīgiem cilvēkiem rādīties. Viņa aizstājās tam sparīgi ceļā. Es tevi nevaru tādu projām laist. Es vairāk viņa nevarēja. Redzot pie dienas gaismas, kā viņš nogājies, sirds viņai sažņaudzās žēlumā. Laid mani, laid! Viņš īdzīgi iesaucās, es tev negribu darīt kaunu. Laid mani projām, ko tu par mani zūdījies? Viņa vairs tikko pazina šo skarbo, čerkstošo, piesmakušo balsi. Viņa acis nedroši bolījās un locekļi trīcēja, viņš skatījās, kā tikai tai varētu tikt garām. Viņam laikam bija lielas paģiras. Reiz viņa no savas vietas nekustējās un aizkustināti iesaucās, paliec, Saša, paliec pie manis un topi atkal kārtīgs cilvēks. Es tev visu esmu aizmirsusi un piedevusi. Nelaimīgais, es tevi atradu sadauzīt uz ielas. To viņa tev nodarīja. Viņa ceļi sāka ļodzīties un vecā cepuri izkrita no viņa rokām. Jā, atceros, viņš drebēdams sacīja, un tu? Kādēļ tu? Labāk jau arī būtu bijis. Es tev nevaru ļaut salā nobeigties, viņa turpināja, bet es arī nevaru tevi turpmāk tādu redzēt. Tas būtu mans gals. Karstas asaras ritēja pār viņas vaigiem, bet tās krita viņa sirdī un dedzināja viņa dvēselē. Zeltenīt, ko tu man darīji? Viņš sagraust sabruka krēslā un aizklāja vaiga rokām.
Es esmu pēdējais nelietis. Laimīgi viņa pie viņa noliecās, apkampa viņa kaklu un čukstēja tam ausīs. Mans mīļais, mīļais Saša, es citādi nevarēju. Kamēr vien es dzīvošu, es būšu tava zeltenīte. Briesmīgas sāpes raustījās viņa krūtīs, tad iestājās uz brīdi svinīgs klusums. No baznīcas torņa atskanēja pirmais sauciens, tad citi sekoja arvien skaļāk, arvien svinīgāk. Tie plūda šurpu rāmajā svētdienas gaisā un vilinošām skaņām modināja viņa krūtīs snaudošās labās balsis. Celies, celies, modies, modies!